Mēs stāstām par to, kas svarīgs šodien un katru dienu. Santa LV. Klausies raidījumu Kopā zaļāk. Ilgi, laimīgi un dabai draudzīgi. Labdien, esmu žurnāliste Inga Melberga, un šis ir podcasts Kopā zaļāk. Mēdz teikt, tu esi tas, ko tu ēdi, tāpēc šodien mēs runāsim par bioloģisko pārtiku. Un man saruna biedra ir Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Raivis Bakšteins un šefpavārs Eriks Dreibans, kur vadītājs restorāns Pavāra māja pērnā gada nogalē saņēma prestižo Michelin zaļo zvaigzni. Labdien! Sveiki! Raivi, kaut arī varētu šķist, ka mūsdienās jau ik viens zina, kas ir bioloģiskā pārtika, tomēr varbūt pāris teikumos būtu labi ieskicēt, kas tā ir. Jo ir dažādi apzīmējumi – bio, eko, organisks un kas ir bioloģiskā saimniekošana. Jā, tā varētu domāt, ka daudzi vai visi to zina, bet patiesībā, kad mēs ejam detaļās, tad izrādās, ka daudziem maldīgi priekšstati, piemēram, daudzi jauc ar zaļo karotīti, kas nebūtu nerunā par to pašu, par ko bioloģiskais marķējums Eiropas zaļā ekolapiņa, ko es ceru daudzi šobrīd var vizualizēt, spilgti zaļš marķējums ar zvaigznītēm lapiņas formātā. Jā, un faktiski bioloģiskā pārtika vai šis zaļais eko marķējums ir kā tāda aizsardzības zīme. Agrāk cilvēki vilka tādus krustiņus uz durvīm un ir noteiktās dienās, un tas viņus sargāja, bet šis eko marķējums arī garantē dažādas lietas, bet nevis tikai ticības līmenī, bet patiešām, ka ir veikta kontrole, certifikācija un ļoti šim marķējumam liela aizmugura. Tāpēc tam var uzticēties. Tas arī ir vienīgais legālais dabisks pārtikas marķējums, kas patiešām apliecina ļoti daudz aspektus, ka šī pārtika ir patiešām zaļa un zaļāka mūsdienās Eiropas Savienībā nav iespējama. Teici dabīga, zaļāka. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka visa pārtika, kas ir marķēta ar šo zaļo ekolapiņu, ir bioloģiski certificēta. Un savukārt tas nozīmē, ka ir ievēroti stingri noteikumi to gan ražojot, gan pārstrādājot, gan arī izplatot, uzglabājot. Un, ja sākam no ražošanas, tad tas ir sākot jau ar audzēšanu, kā attiecas pret augsni, ko izmanto un arī ko neizmanto, kas ir aizliegts, piemēram, sintētiskie pesticīdi, minerāli mēsli. Tālāk, ja mēs skatāmies uz pārstrādi, ir milzīgs saraksts ar vielām, kuras ir aizliegtas izmantot bioloģiskiem produktiem. Tas nozīmē, ja lielveikalā nopērkam kādu bioloģisko produktu, piemēram, nesen bija vienā lielveikalā pieejams bioloģiskais tiramisu no Itālijas. Tad skaidrs, ka tur nekāda baigie drāņķi nebūs. Cukurs būs, tas ir skaidrs, bet arī tas būs biosertificēts un audzējot būs mazāk ietekme uz vidi bijusi, bet varēs mēst ar lielāku smaidi. Labi. Erika, vai arī restorāniem un ēdināšanas iestādēm ir kaut kāda apzīmējuma, kvalitātes kritērija, pēc kuriem klients var vadīties, lai vērtētu, cik zaļš un dabīgs un videi un veselībai draudzīgs tas ir? Jā, ja mēs izmantojam bioloģiskos produktus, principā mēs, ja neesam certificējušies, mēs to ēdienkartē nedrīkstam nemazām uzrādīt. Mēs nedaudz tur pārkāpjam šos noteikumus, piemēram, ja mēs pasniedzam salātus, tad mēs viesiem stāstam, kur ir, piemēram, siers no bioloģiskās saimniecības, zaļumi no turienes, tur eļļa bioloģiskā un tā mēs izstāstam. Un mēs tam ēdienam nevaram pielikt vienu šo bioloģiski audzētu lapiņu, piemēram, ko mēs darām, kur tad mēs pilnīgi nemaldinām viesi. Mēs pie dzērieniem pieliekam klāt dzērienu kartē. Mums atnāk, piemēram, vīni ļoti daudz. Mums dzērieni ir apmēram 70% bioloģisks izcelsmes, un tad tiem mēs pieliekam karodziņu, vai cilvēks arī redz, bet ēdienkartē mēs to nevaram likt klāt. Es varbūt paskaidrošu, ka tāda ir šobrīd prasības. Eriks ļoti pareizi arī to tulko. Bet mēs arī skatāmies, ka citās valstīs, tepat arī Lietuvā un īpaši Igaunijā, ir šie bioloģiski certificētie restorāni, un viņiem ir arī sava nacionālā zīme izveidota ar tādiem papildus nosacījumiem. Un arī mēs Latvijā šobrīd esam pārdomās par to, ka mēs varētu mazliet atvieglot varbūt šīs prasības, vairāk uz tādu skandināvisku pieeju, uz uzticības pamata, uz pazīšanu šo saimnieku. Piemēram, Erikam es diezgan droši vien varētu dot jau šādu zīmi šeit sēžot. Bet mēs esam procesā, un es ceru, ka Eriks būs kā tāds mūsu eksperimentu lauks, lai mēs varētu iet uz priekšu par šo tematu. Jā. Jo, kā varbūt attīstot šo tematu,
Tā ir, kad, piemēram, Saulvērs veltes, kur turpat no Gaujas Nacionālā parka mežiem mums atnes gailens, un tie lasītāji nav bioloģiski certificēti, tās sēnes attiecīgi neskaitās bioloģiski certificēts, bet viņas ir Saulvērs vai mums burtnieku zandarts, un viņš, tu zini, ka viņš ir sauvaļa audzis, tur vispār cilvēku ietekme nav nekāda bijusi, bet tas produktus tā kā neskaitās pie... Zini, Erika, ja mēs dzīvotu ideālajā pasaulē, tad tiešām tā būtu, bet mūsdienās tas sauvaļas platības, diemžēl tiek cilvēki ietekmētas, tas arī attiecās kas uz mežiem un arī pesticīdu lietošanu tur notiek, bet Latvijā labā ziņa ir 700,000 hektāru bioloģiski certificēta sauvaļas platība. Un lūk, tur gan mēs varam iegūt gan bio gailenes, gan bio broklenes, un tas arī tiek darīts, un Latvija ir diezgan liela šo vielu pārstrādātāju valsts un tiek eksportēts arī uz pasauli šīs mūsu īpaši vērtīgās tīrās dabas veltes. Bet kā tad cilvēks, ja es gribu iet uz restorānu, es gribu varbūt uz kaut kādu vidē draudzīgāku vai gribu apēst labāku produktu? Un kā es to varu zināt, tikai izpētot sociālajos tīklos, vai kam ir labāka reputācija? Par pavāru māju ir zināms, tur ir Michelina zaļā zvaigzne. Erika, pastāst lūdzu arī, ko nozīmē tā zaļā zvaigzne, un arī atbildot uz šo jautājumu, kā tad to var parasts klients zināt? Ir viens, mūsdienās tas vistiešākais apskatīties šī uzņēmuma sociālais tīkls, mājaslapa, kur tad jau to savu ideju tu izstāsti. Un ir jau ir daudz dažādi citi arī atzinības, kas novērtē tavu darbošanos kā lauku ceļotājs, piemēram, novērtējis, kad mēs zaļi strādājam, un tā ir atzinības zīme. Tur ir dažādas, protams, ka reizēm tās atzinības zīmes ir tik daudz dažādas, kā jau minēju, ka tur zaļos karotītes, tas, šitais, tas, un daudziem cilvēkiem, kuri nav šajā tēmā dziļi iekšā, viņiem reizēm viss tas sajūg. Skaidrs, ir svarīgi, lai būtu viens zīmols pēc iespējas spēcīgāks, uz ko tad arī cilvēki viņu atpazīst un pieņem. Bet par restorānu runājot, tā zaļā domāšana, tā ir pārliecība. Jau pirms 10 gadiem restorāns 3, kad vērās vaļā, varbūt nedaudz mazāk, mums jau šis uzstādījums bija pilnīgi tas pats, kas pavāra mājā, tikai pirms tiem 10 gadiem. Diezgan maz kam interesēja, ka mēs teicām, redz, mums bioloģisks izcelsmes tējas, kafija, vīni. Protams, arī, bet tie bija tik margināli mazi cilvēki, un tie produkti toreiz vēl dārgāk maksāja. Tagad tā starpība bioloģisko ar parasto jau sāk izlīdzināties. Bet mēs no patērētāja vēl joprojām nevaram vairāk paprasīt, piemēram, samaksu par mūsu gala produktu, jo mēs zaļi apsaimniekojam, jo zaļi apsaimniekojot pagaidām vēl ir diezgan, nevis diezgan dārgi, bet tas ir dārgāk kā parasti, jo piedomājot pie visām atkritumu šķirošanām, ķīmijas aizvietojot ar ozonēto ūdeni, lai virsmas varētu tīrīt un daudz dažādi vēl faktori, tur sadarbojoties ar zemniekiem, atjaunojot izzūdošās šķirnes, un tas viss tas veido diezgan lielas izmaksas, ko mēs nevaram ielikt tādā gala cenā, bet tā ir pārliecība, tā nav nauda vai kaut kas tāds, tā ir pārliecība mana jau kopš apzināta vecuma. Kā šī pārliecība atnāca? Atnāca ar to, ka man hobijs ornitoloģija, saulesdārzā, ornitoloģijas pulciņš bija, 86. gadā devos uz turieni, un tad cauri putniem, protams, arī es visu bērnību vasaras brīvlaiks pavadīju laukos, Meģņevā, Viļakā tālu projām, un tur bija tāda saimniecība pie mājas, lopi, un to es visu redzēju, kā notiek, kas notiek. Bet vairāk tas bija caur putniem, lasot dažādas publikācijas, kāpēc tur, piemēram, sāka
kādas sugas izmirts un atklājās, kad viņas, piemēram, no Eiropas ceļo uz Āfriku, kur pa ziemu barojās. Tie Āfrikas lauki tiek apstrādāti ar dažādām indīgām ķimikālijām, kuras viņas uzņem atlidojot uz mājām, izdējot olas, olu čaumals paliek mīgs, kur saspiež un nav perējumu un tādā garā un daudz dažādas analīzes tur skatoties. Un caur to es arī saprotu, ja jau putniem šī problēma ir, viņi atlido, tāpat tās jau arī viss tas mums. Un viens no tādiem spilgtiem piemēriem bija Jumurdā, braucām zivju gārnus gradzenot, apgradzenojām visu forši, tur kolonijas malā lauks, tur apstrādāts, un mēs tur apsēdāmies, tas ir kādu 80. gadu beigas bija, vai 90. gadu sākums, apsēdāmies apēst brokastis, un tur tāds bija brezenta jakas, uzklājām, paēdām brokastis, ņemu, un manā brezenta jakā ir tāds caurums, un es nesapratu no kurienes, un tad turpat tās redzēju, ka kaut kādas baltas vielas ir, uz kā bija tā jaka, un tā jaka ir izēdusi, un tās vielas manā jakā ir izēduši to lielu caurumu, un principā ar tām vielām bija apstrādāti tie lauki, tur tikai bija nokritis kaut kāds neizšķīdis gabals, un tad man lika aizdomāties, kas tur izaugs, ko pēc tam es ēdīšies no tā lauka, to pārtiku sev iegādāšos. Raivi, kā klājas bioloģiskās lauksaimniecības nozarē Latvijā? Kādas ir platības, cik daudz ir saimniecība, ražotāju un tā tālāk? Nozarē ir klājies patiesībā ļoti, ļoti labi jau aptuveni 20 gadus, tādā ziņā, ka ir nemitīgi augušas platības, kāpušas kalnā, bet pagājušais gads bija tāds, pirmoreiz tāda krīzes situācija, kad platību pieaugums ne tikai apstājās, bet arī saruka par 6,000 aptuveni hektāru. Tas radīja tādas, protams, šaubas par to, kas būs turpmāk. Bet, kā mēs redzam, tā ir ļoti tieša ietekme no kopējās lauksaimniecības politikas. Tātad no šīs atbalsta politikas, ko mēs esam Latvijā pielēmuši, ko saņems bioloģiskie par savu darbu, ko saņems pārējie, kā tas tiek sadalīts. Šis viss mehānisms šobrīd nespēlē par labu bioloģiskajai lauksaimniecībai. Neskatoties uz to, ka Eiropas komisija, protams, jau iepriekš ir izziņojusi, ka lielākajai daļai naudas jāiet vides prasību izpildē, jāsaimnieko zaļāk un tā tālāk. Mēs Latvijā to dokumentos nosaucām par agrovidi, par zaļajām joslām un ko tik vēl ne. Dažādi zaļie termini tika ieviesti, bet praksē tas īsti, bioloģiskā lauksaimnieka īsti nenonāk. Labā ziņa, ka šobrīd nelielas izmaiņas tiek veiktas, tātad dažus gadus līdz nākamajam periodam mēs dzīvosim cerīgāk, bet tad ceram, ka, kad būs nākamā perioda, veidosim šo nākamā perioda atbalsta politiku, tad tur jau būs atbildīgāka pieeja, vairāk koncentrējoties uz nevis tikai uz nosaukumiem, bet patiešām uz tādiem reāliem zaļajiem mērķiem un to sasniegšanu. Lai arī tas zemnieks, kurš iegulda savu darbu, kurš domā zaļi, kurš rīkojas zaļi, lai tad viņš arī tiktu novērtēts. Un vēl vairāk kā hektārus ietekmēti ir ražotāju skaits. Iepriekš mums jau bija vairāk nekā 4,000 bioloģisko saimnieku, šobrīd ir gada laikā vairāk nekā 600 pametuši nozari, kas ir īstenībā liels kritums, un mūsu reģionā, Baltijā un arī tālāk, tas ir lielākais kritums ražotāju skaita ziņā. Tas ir ļoti bēdīgi. Un tas ir signāls, ka kaut kas ir jādara. Bet tas ir saistīts tieši ar šīm finansējuma problēmām, vai ir kaut kādi citi apstākļi, kas liek izdarīt šādu izvēli? Pirmkārt, tās ir šīs finansējuma lietas un atbalsta lietas, bet vēl arī tas, ka saimniecības kļūst efektīvākas, lielākas, varbūt vecie saimnieki ir noguruši, atsakās no saimniekošanas, tas arī ietekmē šo skaitu. Mēs zinām, ka citas kultūras, diemžēl, Latvijā nevar izaudzēt bioloģiski, kur ir zinām zemnieki, kas ir mēģinājuši, sākuši. Parasti certificējušies un visi ievērojot un vienkārši, ražas pēc tam vairāk nav, un tad viņi saprot, ka jāiet atpakaļ. Bet tas noteikti nav
daudz un tā, bet tas iespējams, viņi nebija attīstījuši labākās vēl metodes un sagura tajā ceļā. Tas tomēr prasa ieguldījumu un arī naudas, varbūt uzreiz aprits nav. Tā kā ir jāpaiet kaut kādam gadam, lai tā sistēma pārkārtotos un varētu tiešām ražot veiksmīgi bioloģiski. Bet kā mēs redzam, Eiropā tas ir iespējams un arī tāpat ir dārzeņu nozare, kas Latvijā ir ļoti vāji attīstīta, gan bio, gan nebio. Bet ārzemēs ir ļoti, ļoti labi bioloģiski dārzeņu ražotāji, un arī mēs Latvijas lielveikalos varam nopirkt ārzemēs audzētas bioloģiskas dārzeņus. Par tiem dārzeņiem tur man kā patērētājiem reizēm ir tā diskusija. Tur raisa tie tomāti, gurķi, kas ir kā bioloģiski audzēti. Tur Spānijā. Jā. Tur es viņus tā. Par to var es tur tā grūti būtu. Apšaubīt bioloģisko statusu. Nē. Erikam nepatīk, ka viņi ir tik tālu vesti kaut kur tur audzēt tālu. Viņi ir tāpat tās audzēt, tikpat lielās siltuma blakām audzē parastos tur. Pilnīgi tādā pašā vatē. Nē, vatē ir aizliegts audzēt bioloģiskos dārzeņus tikai dzīvā augstnē, tāpēc Eriks to es precizēšu. Labi, jā. Ja mēs runājam par ietekmi uz klimatu, teiksim, tad īstenībā, ja mēs paņemam kalkulātoru sareiķinām, tad mazāka ietekme ir izaudzēt Spānijas saulē ziemā tur, nekā šeit siltumnīcā pie mums un tēlot, mēs esam dienvidu valsts, kas tagad ražos tomātus ziemā. Tas arī ir. Un tas pats ar transportēšanu, patiesībā tā transporta emisija ir salīdzinoši neliela daļa. Ja mēs salīdzinām, teiksim, ar pesticīdu ražošanu, lietošanu, ietekmi minerālu mēslu. Tāpēc man tā bioloģiskā saimniekošana vairāk tuvāk ir tas, kas bija pašā sākumā, kad audzē dārzā, kur staigā vistas, gaļa, kas tur pilnīgi cikls, kas neaiziet tādā rūpnieciskā biznesā. Tur uz to es tā skatos, tur tā nedaudz savādāk. Jā, un viņam attiecīgi arī garša pazūd un vispārējais, jo kas pats galvenais jau produktam ir, lai viņš ir labi izaudzēts, bet arī, lai viņam ir garša, nevis tikai pirkta dēļ marķējuma. Nav mums visu gadu jāēd, varbūt kurķi un tomāti. Jā, arī, jā. Blakus izaudzēts. Tas ir pilnīgi sezonāls. Tas būs, un bioloģiski tas būs 100% labākais. Ziemā mums vajag padomāt, vai mums tiešām vajag to eksotisku augu vai tomātu. Tur var patērētāji, patās kā pieprasa oranžu lasi un tādā garā. Un ja tu aiznes bālu lasi, Skotijas, tur tā cilvēks nesaprot, vai viņš nav sabojājies vai kā, jo ir pieredze pie svilkt oranžēlu uzlikt apgaismojumu vēlamiem veikalā, tad tur viss notiek. Jā. Raiv, tu jau pieminēji par šīm te jomām, kurās ir vairāk šo saimniecību. Kādi produkti tiek vairāk audzēti, ražoti? Tie ir graudaugi, piens, dārzeņi. Kā sadalās pa šiem te sektoriem bioloģiskie produkti Latvijā? Kas ir populārākie, kas mazāk un kāpēc? Jā, vispopulārākie jau kādu laiku ir graudaugi un piena produkti. Tās ir abas top nozares, un arī pateicoties tam, ka tas tā ir. Šobrīd arī izskatās, ka būs labāks atbalsts bioloģiskām piena saimniecībām, kas bija sarucis nepiedodami, un tas draudēja mums ar krahu, bet šobrīd jau atkal iet uz labo pusi, un bioloģiskais piens ir nopērkams daudzos veikalos, gandrīz visos. Man mājās, es neatceru, kaut kad varbūt ekstra reizēs, bet vienmēr mums ir bioloģiskais piena produkti, bioloģiskie, tur, kaut arī pēc mājām skatoties. Ja Erika tur kaut ko nopirkt tādu lokālāku, tad Straupe ir sākusi ražot bioloģisko pienu kefīru. Mēs pat līgumu noslēdzām ar viņiem, un viņi sāks vest mums, Savukārt runājot par graudaugiem, tad mūsu tāds, viens no veiksmes stāstiem zaļajiem ir auzas. Bio auzas ir Latvijas tāds jau zīmols, arī starptautiski. Mums ir ļoti liels pārstrādātājs. Lielākais pārtikas uzņēmums Latvijā, Dobels Dzirnavnieks, ir arī lielākais bioloģiskās pārtikas pārstrādātājs. Un viņi ir uzbūvējuši ļoti iespaidīgu Eiropas, vai pat, varētu teikt, nekautrējoties pasaules mērogā, tieši pārslu ražotni, lai mūsu latviešu zemnieki izaudzētās bioloģiskās pārslas eksportētu uz, manuprāt, 23 bija tie galamērķi pasaulē līdz pat Āfrikai. Un tas patiešām ir iespaidīgi. Un labā ziņa ir tā, ka pat arī runāju
ar šī uzņēmuma vadītāju, un viņš atzīst, ka šobrīd atkal bio-auzas ir ļoti pieprasīts tirgu, tās meklē kā ruguni, un šī atkal ir mūsu iespēja, un arī ir labs laiks mūsu zemniekiem, lai sajustu novērtējumu un gandarījumu par savu darbu. Jā, ir ir produkti, kur ir pieejami. Mēs jau par piena produktiem, par pārslām, un tāpat laikā šķiet, tu pieminēji diezgan lielas ir tās platības un daudz bioloģisko saimnieku. Ja es ieeju tādā vidējā veikalā, it sevišķi ciemā, švaki ar tiem bioloģiskiem produktiem, vispār ar vietējiem produktiem. Kur tad viņi paliek? Kur viņus meklēt? Kur viņus iegādāties? Eri, kur tu meklē? Jā, es patās biju skolēnu brīvlaiks. Mēs ar ģimeni bijām Spānijā, Bilbao. Tur arī fantastiski restorāni, tāpēc turien devos. Un mēs dzīvojām vecpilsētā dzīvokļu īrēm, un tur tā ieliņa, puskilometru garumā. Un uz tās ieliņas es saskaitīju, bija 5 dārzeņu veikali, 2 zivju veikali un 2 tādi bio veikaliņi. Ja. Tā, diemžēl Latvijā tie apstākļi ir tādi, ka lielveikali ir apēduši mazos, ja, un vairs un lielveikaliem tās prasības ir tik, teiksim, cietas, ja, kad viņi nevar fleksibli, man tagad ir tas siers, es aizvedu, viņš paņem, es patirgojos, man beidzās, cits zemnieks ir viņam raža, viņš atved, lielveikalam ir tā, man tagad vajag, lai cauru gadu tavs produkts būtu. Un tur vienkārši ļoti daudzi labi produkti netiek caur tam sietam uz to lielveikalu plaukt. Un, protams, kā mēs redzam, lielākajos veikalos tur jau tiek veidoti kaut kādi stendi ar bioloģiskiem produktiem, bet tās pašas lielveikalu zīmola mazākos veikalos tas praktiski vairs nav. Un, piemēram, es dzīvoju Cēsīs, viena vieta, kur Cēsīs iepērkos tirgus, tur samērā švaks ir, lielveikalos izvēle ir ļoti ierobežota. Tur ir solo veikals, kas arī vietējā uzņēmuma. Tur ir vislielākā bioloģisko produktu izvēle, un tad viņi arī ir daudz fleksiblāki ar mazajiem. Viņi paņem, patirgo, tas nav tur tādā garā. Tā kā es domāju, tur varbūt tās vajadzētu arī kaut kā ar likumu, ka tev tik un tik procentiem jābūt veikalā ar maziem bioloģiskiem zemniekiem, ņemtiem produktiem. Jā, un Erika, tu ļoti precīzi iezīmē arī tos, ko mēs šogad centīsimies likt uzsvaru, jo pagājušā gada nogalē beidzot notika tas, ko mēs gaidījām vairākus gadus. Latvija apstiprināja savu nacionālo bioloģiskās lauksaimniecības attīstības rīcības plānu. Un mēs pateicām skaļi, ka mēs ejam uz to, ka 30. gadā 25% no lauksaimniecības zemes būs bio. Un gluži tā kā Eiropas komisijas zaļais kurs arī paredz. Citas valsts, piemēram, Vācija, lēcienu taisīs no 6% šobrīd uz 30%. Uz 30, nevis uz 25, mēs no 17 uz 25. Varbūt ne tik ambiciozi, bet tik un tā virzība ir uz priekšu. Bet tu teici, no 6 Vācijā, un viņi grib attīstīt šo te lielāku procentu, 17, bet tāpat laikā Vācijā šie ekoprodukti un viņu vietējie ražotie ir daudz pieejamāki. Atkal atgriežamies pie šī nekā mums, bet tie 6 un 17% patiesībā ir ļoti liela, šķiet liela atšķirība. Tā ir, un Vācijā ir vienmēr patīkami būt, jo vienmēr būs tomā, lai kur tu apmestos kāds ekoveikals, vai arī lielveikala būs liela izvēle. Tas pats ir Francijā un citās zemēs. Bet savukārt mēs arī esam sarunās ar mazumtirgotājiem, kuri ir ieinteresēti bioloģiskās pārtikas tirdzniecībā. Piemēram, mums ir kāds kulta produkts. Nesen arī lielākais mazumtirgotājs tīkls nosauca šī produkta nosaukumu, kas tiek pārdots milzīgos apjomos un kas ir pārsits pušu visus spāņu biogurķus, un tā ir ķelmēna rupmaize. Es gribēju teikt, ka tas ir ķelmēna maize, jo tas ir neatņemami. Un tur ir tā, ka pirmajā vietā ir ķelmēna maize mazais iepakojums, un trešajā ir lielais iepakojums. Tā kā ķelmēna maize ir top 3 divās vietās. Tā ķelmēna maize ir fantastika. Tā ir. Un tas, ko mēs vēlamies panākt sarunās ar tirgotājiem, gan lielajām ķēdēm, gan mazākām, lai produkti bioloģiskai būtu pieejami Rīgā, Pierīgā, un viscaur lielākajos lielveikalos ir tīri labi. Bet, ja paskatāmies reģionos, tad cilvēki saka, piemēram, Bauskas Rimī, pat tās ķelmēna maizes nav.
Tas ir... Sēsīs, paldies Dievam. Jā. Tāpēc šī nevienlīdzība būtu jāravē ārā. Un savā ziņā tā ir arī tāda sociālā loma, tāda sociālās atbildības lieta, ka lielveikals tomēr nodrošina arī ne tikai meklētu tur, laukos, tad tur lētākais segments vai arī, sliktākās kvalitātes. Bet, lai būtu tomēr iespēja, ja tu vēlies, tad tu vari nopirkt šo labāko alternatīvu. Piemēram, tas pašs bioloģiskās olas vai ķelmēnu maize. Jā, bet tagad kaut kāda daļa ir šo te bioproduktu nopērkami tirgos, tirdziņos, specializēti, kur viņi aiziet, ja viņi uz lielveikaliem aiziet. Ir mums ļoti labi tirdziņi. Vienmēr ir vērts arī kā tādu kultūras notikumu apmeklēt Cienu kvartālu tirdziņu, kur ir diezgan daudz bioloģisko tirgotāju. Un laiku pa laikam arī notiek kādi pasākumi, kur tad ir gandrīz visi bioloģiskie tirgotāji sabrauc tur. Tāpat ir mūsu biotirgus Siguldā lieliska iedzīvotāja iniciatīva principā, un tur ir milzīgi jaudu tiek šis pasākums jau vairākus gadus īstenots. Nacionālā parka teritorija ir pasludināta jau kad pusgadu apmēram kā bioreģions. Par to ir īpaši prieks, un arī ir jūtam pašvaldību apņemšanos veicināt to bioloģisko ražošanu, domāt, kā arī veicināt patēriņu. Tagad notiek ļoti jau bieži diskusijas, un mēs ejam uz priekšu, kā skolu virtuvēs vairāk ienest bioloģiskos produktus. Un tas arī tiek darīts, un ir veiksmīgi piemēri. Līdz ar to, piemēram, Laurenča sākuma skola Siguldas pusē, bet ir arī ļoti jau padaudz skolu vai pašvaldību Latvijā, kuras saka, ka mēs negribam krāmēties ar kaut kādiem tur skaitīt procentus, jo šobrīd likums nosaka, ka visās skolās ir jāpērk 50% bioloģiskais piens un kefīrs. Visās skolās obligāti jau kopš 3-4 gadus, un 20% graudaugu produkcijas, tās pašas pārslas. Manuprāt, tie procenti būtu jāaudzē, jo arī piena ražotāji pateikuši, mēs varam saražot 100% biopienu, ņemiet tik ciet, un arī visiem būtu vieglāk, nebūtu tur jāskrēt, ar kalkulātoru pakaļ jāskrien. Un tāpat arī šīs graudaugu, piemēram, pārslas, kā es teicu, ir milzu apjomu, pietiek lielai daļai Eiropas, kur mums pašiem. Līdz ar to šie procenti būtu jākāpina. Un ir tātad pašvaldības un skolas, kas pateikuši, mēs negribam ķēpāties, dodiet mums visus kaut kādus atsevišķus katru, piemēram, visus bio griķus, tad tikai bio, vai krējumu, tad tikai bio. Lai tas atvieglo arī šo zaļā iepirkuma realizāciju. Jā, daudz produkcijas jau patiešām no zemniekiem pērkam, jo, jāatzīst, ka Latvijā tā rocība nav tik liela, lai uzlikt lielāku uzcenojumu, un tad daudz arī zemnieki ir sapratuši, ka viņiem nav diezko izdevīgi atdot starpniekam, lielveikalam, kur uzliek to uzcenojumu, viņam atnāk pavisam maza tā summa, un viņi strādā tikai par tiešo. Jaunie viņas cidonijas sīrupi, tur silpurmašas, dārzeņi, kāši, kas turpat tās arī ir tomāti audzē un tādas lietas, kur mēs patiešām pērkam produktus. Tas nozīmē, ka iedzīvotājs, vismaz tās apkārtnē, viņš patiesībā dzīvo tādā brīnišķīgā lielveikalā pašā vidiņā. Viņam tikai atliek mazliet pastiepties pa kreisi un pameklēt, uzzināt, jo bieži vienkārši nezina. Jā, jo tur pie sējas ir Rinalds Bukšs, fantastisks tīteris audzēja, tur aizbrauc uz viņas semniecību. Arī bioloģiskos. Straupi solis arī tur var piebraukt. Varbūt laikam tagad nav tā, ka var piebraukt, bet var uzvanīt un piebraukt un olas dabūt kādreiz, ja tur bija. Tā kā, ja tu dzīvo apziņu tos zemniekus, tad man, kad reizēm kādi saka, parāda savus zemniekus, un saka, tad maršruts būtu šāds, un tad mēs tur apbraucam apkārt, visi tur pa vidu iebraucam vienkočos pie amatniekiem, to, un tad atpakaļ, un tad apmēram kāds 3 stundas, tad izbraucam visus biozemniekus. Un šeit brauc ciemos pie jums, skaties, kā viņi saimnieko, kas viņiem izaug, kāds tas ir? Jā, tas jau ir ļoti svarīgi ar tiem zemniekiem, ka mēs esam pazīstami. Ja? Jo, protams, arī mums restorāniem patiktos, ka tā produkcija vienmēr ir pieejama un uzreiz man pie sliekšņa, bet mēs saprotam, ka tā nav, un tad tie
privātās attiecības ir ļoti svarīgas, kad es tur zvanu, lūdzu, man vajag tur pēkšņi, viņš labi, es sarunāšu, vai ir otrādi, viņš zina, ka tu man pasūtīji tur 20 kg, bet man nav tagad, es saku, labi, domājam tur variantu B un tādā garā, ka mēs, ja kāds viens pret otru kādu nosacījumu neizpildām, mēs neapvainojamies, bet saprotam un turpinām tālāk to darbu, lai tas notiktos, jā. Kā ir ar garšu? Vai bioproduktiem ir labāka garša? Jā, viennozīmīgi, bet to parasti salīdzinu ar putnu gaļu, ar vistu. Ja? Mēs varam nopirkt parasto vistu un bio un uzcept, un tur būs divas dažādas garšas. Jā. Viennozīmīgi. Protams, arī, kā pirms tam runājam, ļoti svarīgi, ja tie ir dārzeņu sezonalitāte. Ja? Tas arī ir svarīgi. Ja? Lai būtu tā garša. Ir arī dažādi pētījumi par uzturu vērtību, ka tiešām ir bioloģiskie produkti vērtīgāki par ietekmi uz bērniem un tā tālāk. Ir. Ķelmēna maize visiem garšo. Ķelmēna maize, man liekas, tiešām visiem garšo. Tas arī pasaka. Tur ir tā garša. Jā. Pavāra mājai ir arī savs dārziņš. Kas tur aug un ar kādām metodēm un pēc kādiem principiem tur saimniekojat? Un vai tas nonāk arī restorānu galdā, vai arī tas ir tikai tāds eksperimentāls un izziņas process? Mums ir dobes. Man tikko kā burtiski 10 minūtes pirms mūsu tikšanās zvanīja, kad ir siltumnīca un nākamā otrdien uzstādīs arī siltumnīca, bet patreiz, iepriekšējos gados mums ir tādas 6 augstās dobes, kuras tika veidotas pēc permakultūras principa, visus slāņos salikts zemi. Mēs, piemēram, iegādājamies no ekozemes, kur mēs zinām, ka tā zeme ir tīra un tāpat arī mēslojums. Un tās 6 dobes mums ir garšaugu dobes. Un mēs viņus arī, protams, izmantojam, lai pagatavotu ēdienus. Tu pieminēji par šķirnēm tradicionālajām. Jā, tajās dobēs, piemēram, mēs mēģinam pēc iespējas vairāk izmantot mantojuma sēklas. Pirmās sēklas, kuras vispār mēs ieguvām, tas bija no Cēsu pils dārza, līgeglīti mums iedeva. Tās bija pašas pirmās, un tad jau arī cilvēki, kā lai saka, redzēja, ko mēs darām, un tad līgatnieši jau, piemēram, atnes diļu sēklas, kur līgatnē jau tur 40-50 gadus ir tikai tur auguši, un tādas diļas nekur citur pasaulē ar tādu garšu nebūs, jo viņas ir vistīrākās līgatnietes. Ja? Tagad viņas ir dažas mājas tālāk nonākuši līdz mūsu dobēm. Ja? Un arī sadarbojoties ar Slow Food kustību, kopā mēģinām atkal reanimēt izzūdošās šķirnes, kā piemēram tur vidzemes skāblais ķirsis, kur ļoti daudz tika izzāģēti, viņi, ja tika stādīti jauni ķirši, tad tie kaut kādi, kur ir saldāki, kuri dod lielākas ražas, un, piemēram, pavāra mājas dārzā ir tad skābie ķirši iestādīti, tad ir tas Latvijas ābolkālis, kurš vispār ir veiksmes stāsts, kur atradām, var teikt, pēdējās sēklas Latgalē, tad izaudzēja pirmo ražu pavisam nedaudz, iedeva man arī Slow Food dāmas pagaršot, sacepu mājās saliku, kā saka, pat bērnēdi, tur to, es teicu, ir garšīgi, tad nākamā gadā. Nākamā raža bija, bet tā, lai tikai dažiem pasākumiem būtu, un pagājuši gadu bija jau daudz, un saimniece teica, mums tas kāls pietiks ilgam laikam, bet mēs likām mēdienkartē, mēs stāstījām, un to visu ražu izpirka jau līdz decembrim, bet kaut gan doma bija, ka daudz ilgāk, un tas ir tāds liels gandarījums, ka kopā, mēs arī tās vecās šķirnes dabūnam atpakaļ uz mūsu galdiem. Un kāpēc viņas ēd, jo viņi garšīgas? Viņas, protams, tur lielos laukos iespējams mūsdienās vairs nevar audzēt, jo
nav tik lieli bumbuļi, un tur iespējams vēl viss kaut kas, bet garša ir svarīgākā. Jā. Un mazas saimniecības ar to var darīt. Jā. Jā, tas ir arī tas mazo saimniecības ceļš, kādā iet bioloģiskās lauksaimniecības nozara, vai tomēr ir tā tendence saimniecībām paplašināties, būt lielām un skatīties uz kaut kādu eksportu jomu? Es teiktu tā, ka ir gan. Bioloģiskā nozara vienmēr ir bijusi ļoti daudzveidīga. Kā arī šie principi paredz daudzveidību, arī atbalstīt bioloģisko daudzveidību. Tā arī pati nozara ir daudzveidīga no mazām piemājas, pašpietiekamām saimniecībām līdz lielām eksportējošām saimniecībām, kas uzrāda ļoti labus rezultātus un stājas blakus konvencionālām saimniecībām tādu rezultātu ziņā. Un kas ir ļoti būtiski, ka, ja mēs paveramies Latvijas kartē, it kā mums ir tas vidējais rādītājs 17%, bet mēs paskatāmies, ka daži novadi un pat daži pagasti mums ir tā kā Austrijas Alpos, apmēram tādā līmenī, ka mums, piemēram, Rankas pagasts, kur arī ķelmāna maize izaug, tur ir 78% bioloģiskās zemes. 78%. Tātad, ja tu dzīvo Rankas pagastā, tu par pesticīdiem tu vari īpaši nedomāt, tie nav tavā dienas kārtībā. Tas pats ir Alūksnes novadā Zeltiņu pagastā arī tieši 78%. Un ir apmēram vēl daži desmiti pagastu, kur ir virs 50% Latvijā bioloģiskās zemes. Ja novadu griezumā, tad viszaļākais ir Madonas novads ar 37%, arī krietni daudz. Tur, gan pateicoties lielākoties gaļas lopu saimniecībām, kur ir dabiskās pļavas un ganības, bet arī Ludzas novads, Gulbenes, Balvu, Limbažu arī ir krietnas platības tuvu vai nedaudz pār 30%, un Kurzemē vienīgā tāda īstā biosala ir Kuldīgas novads, kur arī varētu veidoties bioreģions pilnīgi noteikti. Savukārt, ja mēs skatāmies no tāda dabas viedokļa visjutīgākajās teritorijās, kas ir Zemgale, kur ir šis ārkārtīgi smalkais upju tīkls, kur ir daba tiek ietekmēta visvairāk no piesārņošanas, un arī tas beigās nonāk mūsu jau tāpus mirušajā jūrā, tad tur mums ir Jelgavas novads ar 3% vai Saldus novads ar 6%. Tur ir pavisam slikti. Bet arī, ja mēs ielūkojamies Latvijas kultūras kanonā, tad tur ir minēts, ka Zemgalē, tur ir šī agroindustriālā ainava, kas ir jau savā ziņā vērtīga, ka ir milzīgie pārskatāmie lauki, pie kā tauta ir pieradusi, bet ka tieši tur būtu jāvērtē šis ekoloģiskās saimniekošanas potenciāls, un patiesībā tur būtu tās vietas, kur mēs iegūtu ļoti labas bioražas, jo bioloģiskie zemnieki lielākoties strādā švakās vietās, jo visas labās zemes jau ir aizņemtas ar rapšiem un kviešiem. Jā, ar ko ir izskaidrojums tas, ka viņi tā koncentrējas vienā novadā? Tur ir kaut kāda, tas ir vēsturiski saistīts ar kaut kādām tradīcijām, vai tās ir pašvaldība vai novada kaut kādas stratēģijas, vai, piemēram, citas dabas vērtības, kā kaut kāda, tur, piemēram, Gaujas Nacionālais parks, kas ietekmē arī miedarbojas. Jo Gaujas Nacionālais parks jau paredz šāda veida domāšanu, un tas vienkārši ir pievilcis klāt līdzīgas lietas kā magnēts. Citur tas ir saistīts tiešām ar reliefu, kā es jau teicu, ka bioloģiskās lielopu ganības ir tas labākais veids, kā to apsaimniekot. Bet, ja mēs paskatāmies, tad, kā tas migrē, tas zeļus pa Latviju, tad, teiksim, Latgale pirms laika bija daudz zaļāka. Bet šobrīd Latgalē ir ienākušas arī lielās konvencionālās graudkopības, rapškopības saimniecības un bioloģiskie pezodi. Tāpēc dažos novados Latgalē nav vairs tā situācija tik zaļa, kāda bija iepriekš. Bet tomēr mēs priecājamies, ka šis vidējais rādītājs ir normāls Eiropas līmenī un ka tendence cerības uz pieaugumu ir. Un par šīm zaļajām salām patiešām liels prieks. Ir ceļš par iedzīvotājiem, kas var dzīvot tādā dabiskākā vidē. Daudz neraizēties par jautājumu, kas izskan publiskajā telpā par arvien piesārņotākiem pazemes ūdeņiem no pesticīdu lietošanas un tā tālāk. Jo tas ir arī tāds sabiedrības ilgspējas jautājums un drošības jautājums. Jo kas gan var būt labāks kā šī savu vietējā bioloģiski audzētā pārtika priekš mums pašiem, ja mums paliek pāri vēl ko padalīties ar pasauli, vēl labāk. Bet, kā mēs tagad redzam, arī Eiropā notikuši lauksaimnieku protesti. Vēl vakar un iepriekšējās dienās pie Eiropas parlamenta izgājuši virtus, dedzināt riepas. Lauksaimnieki ir nikni, un par ko viņi ir nikni? Viņi nevēlas nekādas zaļās prasības. Viņi saka, rokas nost, mēs vēlamies saimniekot, kā mēs gribam, bet tas ir savā ziņā absurdi, jo tā ir nozara, kuru mēs visi finansējam. Eiropas iedzīvotāji, mēs no savām kabatām atbalstām šo ķīmisko lauksaimniecību, un viņi ir pieraduši pie tā, un ja mēs kaut ko sakām, jūs būs darīt tā vai šā, viņi dusmojas. To arī var saprast, bet bailes no pārmaiņām. Bailes no pārmaiņām. Mums vajadzētu palīdzēt viņiem šajā procesā, un valstī būtu īpaši jādomā, kā viņus
pievērst bioloģiskākai domāšanai. Bet mums ir tā kā atbalstoša politika, lauksaimniecības politika. Vai? Parasti nē. Es jau varētu teikt, ja it kā Latvijā valdība runā, kad vajag veselību, lai būtu, un lai mēs ilgāk zaļākā valsts pasaulē. Un tad, labi, tas, protams, ir globālāk, bet, ja tagad gribam mēs, lai uzliek saules paneļus, tev liels dotācijas vai elektroauto, tu gribi pirkt, tu vari braukt, nemaksāt auto nodokli, braukt pa joslām, tev vēl tur 5000 ir atbalsts. Un es parasti domāju, kāpēc tad nevar kaut ko līdzīgu uz bioloģisko pārtiku? Tad var 0 PVN. Viņš nav tik daudz, tik kritiski vēl tas nebūtu. Un pēc tam ar gadiem to kāpināt, lai tad gan patērētājiem, gan ražotājiem būtu interese to darīt. Jā, vai kā valsts žests, tas būtu ļoti patīkams. Pirmos 2 gadus 0, tad tur, 8. Un kad jau 50% no visas pārtika bija, tad liksim nodokli atpakaļ. 21, uzreiz pateikt godīgs noteikums un tam līdzīgi. Rumānijā šobrīd jau tā ir. Ideāli. Un tāpēc nav tās gribas, ja mēs gribam, lai viss saliek saules paneļus, hops, lūdzu, redz, un kāds bums notikās. Gribam, lai elektroauto būtu, visādas ir saucamie burkāni, lai tas notiktos. Es teiktu, mums kā sabiedrība par to ir jāvienojas, bet mums arī tas ir jāprasa. Ja mēs tikai novērojam, pavalkamies līdzi lauksaimnieku protestiem, neiedziļinoties tematā, mūsu maizītes ražotājs apspiež. Neviņi ir maizītes ražotāji nekas. Pilnīgi citas intereses, eksports uz tālām zemēm, un mēs atdodam savu resursu, izvedam ar kuģiem projām mūsu vērtīgāko resursu, mūsu zemi, augsni. Dzīve augsnēm Latvijas patiesībā vēl lielākā bagātība, bet to mēs vēl neesam apzinājušies. Droši vien tas ir jāiet sabiedrības izglītošanas ceļš, vai ne? Bet jo vairāk valdības par to runātu, aktualizētu, paldies arī par šādu diskusiju, jo vairāk par to rakstīts žurnālisti, jo tas uzņems, kā saka, tas kamols vēlsies lielāks un lielāks. Jā, jo patiesībā tajā publiskajā telpā tiek arī uzbūrta tāda pretkustība zaļajam kursam. Un tas arī cilvēki ieklausās, jo tad tiek pateikts, ka ekonomiskās intereses tas varētu skart, jo redz, kādam būs jāsaimnieko citādāk, viņam varbūt samazināsies vai uz kādu laiku mainīsies peļņa. Un, cilvēki šajās argumentos, kas saistīti ar ekonomiku, ieklausās, bet nekad nevajadzētu aizmirst tādas pamatvērtības, kas mums ir, un kas ir arī nostiprinātas satversmē, un tīra vide ir mūsu visu tiesības, mums visiem ir tīra vide. Es tā domāju, tāpatās kā ar maziem hesiem, tur apturēju un sāk jau jaukt nost kaut ko. Sarunas noslēgumā, kādi ir jūsu tuvākie zaļie plāni? Ir tā, ka man pats galvenais varbūt tās būtu saglabāt, kas mums ir, strādāt, vēl vairāk stāstīt cilvēkiem par zaļo domāšanu. Tieši uzņēmumā mēs pagaidām vēl nevaram, bet nākotnes plāni ir, kad vecā virtuves tehnika mums jau tā kā iet uz beigām un vietā pirkt daudz vidēji draudzīgākas tehnikas, kas, protams, arī uzreiz daudz dārgāk. Pirmais pirkums būs trauku mazgājamā mašīna, kur ir iekšējais nosūcējs, kurš atdod enerģiju atpakaļ trauku mašīnā, daudz mazāks ūdens patēriņš, UTT. Tikai viņi maksā 2 dārgāk kā parastā. Ja parasto var nopirkt par 3-4 tūkstoši, tad tā maksā 8-9 tūkstoši. Bet neskatoties uz to, soli pa solim, mēs tagad tas tuvākais ir mainīt tās, kuras nolietojās, nevis mainīšanas pēc, bet tās, kuras nolietojās virtuves tehnikas, mainīt pret vidēji draudzīgākām. Jā. Tā kā tā zaļā dzīvošana un arī zaļā ēdienkarte, tas nav tikai tas, ko mēs liekam uz šķīvi, tas ir daudz plašāks process dažādos etapos un līmeņos. Mēs uzlikām, mums tagad ir ozonētais ūdens, kas dezinficē virsmas, visi neizmantojam ķimikālijas. Tas izmaksāja virs 2000 eiro. Mēs to cenā nevaram ielikt. Ja? Tā ir tīra mana peļņa, kuras apzinos. Es negribu vairs izmantot
cits tur ķīmijas, bet virsmas un vispārējo tīrīt, mazgāt ar ozonēto ūdeni un tu esi no savas peļņas, to uzliek. Tāpat ar trauku mašīnām un tā, un to tu cenā neieliksi. Saka, tā ir pārliecība. Tā. Jā. Ir tāds vecais labais teiciens, tu esi tas, ko tu ēd, un patiesībā, ja tu ēd to bioloģisko, to labo sezonālo pārtiku, tu arī sāc domāt tādā veidā, un tas apkārt tev pievelkās līdzīgi cilvēki. Protams, mēs neesam tur balti pulkaini, mums arī visādi kompromisi ir un tā reizēm, ka tur tas šitais gan produktu nopirkšanā, gan to, bet mēs ar katru soli nākamo mēģinām būt tie ideālie, un arī varbūt tās mudināt citiem restorāniem vai uzņēmumiem sāk domāt vairāk par to dabai draudzīgu saimniekošanu, nebaidieties, kad ir ļoti daudz kompromisu. Jā, tas ir dārgāk, tu saproti, es pagaidām to nevaru, atliekam, bet mēs ejam uz to mērķi, mēs ejam ar to domu, un kad mēs varam, piemēram, nopērkam tādu iekārtu vai nomainām produktus vai to vai šito, tas ir soli pa solim. Tāpat tās, lai kā certificētos par bioloģisko saimniecību, tas jau nenotiek vienā dienā. Ir pārējais periods, un pilnīgi tas pats arī restorāniem ir sāc soli pa solim, un tad jau atsakies no pārtikas plēvēm, nopērc vākus, atsakies no vienreiz lietojamiem konteinerīšiem, nopērc, viņi ir dārgāki, bet viņi arī ir ilgmūžīgāki, un daudz tādas lietas. Un droši vien arī sākot darboties, tas skats pavērs arvien plašāks, ka var vēl zaļāk, un tur kaut kāds to no viena lieta aizved pie nākamās. Protams, jā tā ir. Un arī ceļojot. Ceļojot, protams, tur ar ģimeni vai viens, skatoties visu laiku, izvēlos tās vietas, kur man kaut ko ieraudzīt un kaut kur mācīties. Es nebraucu uz turien, kur man nav interesanti. Un tad tu aizbrauc, apskaties, kaut ko iegūsti jaunu. Un patās tādā pašā Mirazundī restorānā, kas ir pie Azermundī, pie Bilbao. Viņiem arī tur interesanti ir arī savas siltumnīcas, dārzi. Un tad izliktas daudz, mēģinājis saliktas. Bija daudz dažādas sēklas un aprakstītas, ka tas ir tam reģionam raksturīgs, un to es aizguvu, un tagad būs siltumnīca. Es arī domāju, kaut ko līdzīgi ieviesīšu Līgatnē, lai viņi redz. Tā kā no katrā tāda brauciena var kaut ko paņemt. Un reizēm mēs arī domājam, mēs esam Rīgas centrā, kā mums kompostēt atkritumus, un tā, piemēram, Helsinkos no Lā restorāns ir, kur restorānā iekšā kā dizaina elements ir kompostējamais aparāts. Vienkārši fantastisks risinājums un katrs vēstījums arī. Tā kā, acis ir vaļā, ja tu skaties, kas notiek apkārt, var ļoti daudz labas idejas smelties no citiem un nevajag baidīties kopiju paste taisīt, tāpatās par to ozonēto ūdeni. Mēs no Somiem uzzinājām, es aizrakstīju viņam, kur jūs pirkāt, viņi iedeva savus galus. Jautāju par zaļajiem plāniem. Tieši saistīts ar restorānu nozari, patiesībā viens no maniem plāniem šajā vasarā. Es ļoti gribētu apmeklēt pasaules lielāko bioloģisko restorānu, kas atrodas Vīnē. Un man ir tāda doma, tagad muļķīgi izteikšos skaļi, bet aizbrauks turien ar velosipēdu. Lai tas būtu patiešām zaļs. Tā kā ceru, ka izdosies. Līdz Vīnai no Latvijas. Jā. Un pārējais tad Maltī tur būtu nopelnījuši. Plānots rezervē laicīgi, lai nav, ka tu aizbrauc. Es viņam aizrakstīšu, ka es dodos ceļā. Es ticu, ka tur ir vairāk nekā 1000 sēdvietu. Tā kā es ceru, ka man arī pietiks. Bet, kas to zina? Jā, viņš ir ar tādu. Jā. Tā neatceros, kā sauc. Jā. Bet tu arī pats kopu dārziņu audzēji? Jā, mums ir ģimenes mazdārziņš, un patiesībā vasaras sezonā mēs diezgan liela daļa no mūsu uztura, vai pat lielāko daļu izaudzējam paši. Tie ir tādi tiešām priecīgi, laimīgi mēneši, kad mēs varam, mēs arī izbaudām un ar sievu pagatavojam kaut ko, es nezinu, savu jaunu baklažānu izcep un pilnīgi skrien trīsas cauri, cik tas ir labs un ka tas ir viss labākais.
tā tas ir. Un par to ir tiešām liela pateicība, ka ir iespēja šo zemīti kopt un kaut ko izaudzēt. Tas ir īpaši. Un katram novēlu atgriezties pie tā, ja tas vēl nav izdarīts. Eriks jau zina, ka tas ir baigi forši. Jā, bet tiešām to jau mēs varam darīt arī pilsētā uz savām palodzēm, balkoniem to sākt, padomājot par to visu. Tur nevajag hektārus. Tur, jā. Un arī droši vien, ja tu pats esi izaudzējis tādām vienkāršām dabiskām metodēm, tad tu saproti, ka tu vari dabūt foršu produktu arī pavisam normāli, neberot tur viņam virsū saziņu ko. Bet tur jau arī ir tas emocionālais klāt. Maniem bērniem garšo cukurzirņi, tad zutiņos nopērk sēklas attais. Un tu tur aiziet, vēl 2 dienas pagaidam, un tad tu vari aiziet no rīta salasīt un brokastīs uzlikt to bļodu ar cukurzirņiem, un tu redzi, kā ar kādām mutēm mēd. Tā ir laime, tā ir vienkārši laime, vai es gatavojot mājās, vajag timjānu, 2 soļus ārā izeit, dobē nogriež, un man viņš ir, Un, ja paskatāmies, tur dārzkopības žurnāls vai portāls, tad bieži vien tur ir tādas bildes ar ziliem cimdiem, graudiņus, kaut kādas minerālu skaists, bet patiesībā tas ir industrijas ietekme, un bez tā visa mēs varam iztikt un vēl labāk. Nebojāsim augsni, saglabāsim dzīvību gan sevī, gan vidē, gan augstnē. Laika pa laikam, ja tur ir kāds augstās dobes, kur garšaugs audzē nomaina augsni, un īpaši arī bez mēslojumiem var iztikt. Kompostē, to tur ieliekot iekšā un viss neko nevajag, nebērt neko. Labi, liels paldies jums par sarunu. Paldies. Kopā zaļāk. Ilgi, laimīgi un dabai draudzīgi. Raidījumu ciklu Kopā zaļāk finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vairāk aizraujošu raidījumu par aktuālām tēmām klausies Santa LV.